Sveicināti! Iedomājieties situāciju. Pulkstenis ir 8 vakarā, iepirku komisijas sēde ilgst jau 5 stundu, un jums ir jāsagatavo vērtēšanas protokols un lēmumu paziņojumi, kā arī rindā jau gaida dokumentu gatavošana nākamajam iepirkumam. Nogurums dara savu. Viena nepareiza panta atsauce, viens neprecīzi aprēķināts pārsūtības termiņš, un visu mēnešiem ilgais darbs var beigties ar iepirkumu anulēšanu un zaudējumiem. Šodien es jums parādīšu, kā šo milzīgo mehāniskā darba spriedzi un stresu pārvērst drošā, kontrolējumā un ātrā procesā, no vairākām dienām saspringta darba līdz dažām minūtēm pāraudzības. Bet ko tieši šī sistēma paveic? Īsumā visu iepirkumu ciklu. Tā ģenerē dokumentu paketi, nolikumu, līgumu projektu, tehnisko specifikāciju un vērtēšanas kritērijus. Tā veic automātiskas reģistru pārbaudes, uzņēmuma reģistrs, būvniecības informācijas sistēma un sankcijas. Tā sagatavo pretendentu izvērtēšanu, vērtēšanas matricu un komisijas protokolus un noslēdz ciklu ar lēmumu paziņojumiem un procedūras ziņojumu, gan pēc publisko iepirkumu likuma, gan sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma. Es esmu Kaspars, iepirkuma eksperts un AI sistēma arhitekts. Pēdējos 10 gadus esmu konsultējis valsts iestādes iepirkumu jomā. Esmu personīgi atklājis un novērsis tiesību aktu pārkāpumus vairāk nekā 100 iepirkumos pirms to izsludināšanas. Es zinu, cik dārgi maksā katra mehāniska kļūda, tāpēc esmu izstrādājis sistēmu iepirkuma jai, kas šo risku novērš. Iepirkumu gan sagatavošanas, gan vērtēšanas fāzē vislielākā spriedze ir tieši par dokumentu juridisko precizitāti un konsekvenci. Cilvēkam ir nepārtraukti jāpatur galvā 10 nosacījumu, jāpārbauda dati dažādos reģistros un manuāli jāraksta gari protokoli. Tas rada milzīgu nogurumu un neizbēgamas kļūdas. Mūsu izstrādātajā sistēma šo smago darbu paņem savā ziņā, bet tā nav melnā kaste, kas pati pieņem lēmumus. Tā ir stingri strukturēta arhitektūra, kurā katrs solis tiek verificēts pret mašīnlasāmiem likuma tekstiem un klienta profilu, un kurā cilvēks saglabā pilnīgu kontroli. Paskatīsimies, kā tas izskatās dzīvē. Šeit jūs redzat reālu iepirkuma komisijas vērtēšanas protokolu melnrakstu. Uzņēmumu dati ir anonimizēti. Sistēma ir pati veikusi automātisku uzņēmumu reģistra, būvniecības informācijas sistēmas un sankciju sarakstu pārbaudi. Katrs sekmīgi iegūtais datu punkts ir skaidri marķēts ar zaļu ķeksīti. Ja kāds datu avots nav bijis pieejams, sistēma to nevis izdomā vai ignorē, bet gan skaidri marķē ar aplīti, norādot operatīviem speciālistam, ka šeit nepieciešama manuāla pārbaude oficiālajā avotā. Pat lielākā iepirkuma speciālistu un vadības nedrošība par mākslīgo intelektu ir, ko darīt, ja sistēma klusi un pārliecinoši uzģenerēs juridiski nepareizu dokumentu. Mūsu arhitektūra ir veidota tā, lai tas fiziski nebūtu iespējams. Lūk, reāls piemērs no sistēmas testēšanas. Tika uzdot sagatavot iepirkumu akumulātoru piegādēji. Klienta profilā nebija specifiskas veidas šādai preču grupai. Parasti naivs mākslīgais intelekts šādā brīdī vienkārši paņemtu līdzīgāko vispārīgo veidni un izveidot dokumentu, kas izskatās ticami, bet nav autorizēts. Mūsu sistēma tā nerīkojas, tā uzreiz bloķēja darbību, skaidri identificēja robu klienta profilā un nodeva lēmumu pieņemšanu cilvēkam. Tāpat mūsu verifikācijas slānis pārbauda katru dokumentu iekļauto likumu pantu pret reālo, mašīnu lasāmo likumu failu. Ņemsim konkrētu piemēru. Rezultātu paziņojumu saturam jābalstās publiski iepirkuma likuma 37. pantu, nevis 60. pantu, kas regulē pavisam citu jautājumu iepirkumu līgumu. Ja kāda atsauce neatbilst likuma tekstam, verifikācija to noķer, izlabo un saglabā informāciju audita žurnālā. Tā ir sistēmas arhitektūras garantēta drošība, nevis nejauša veiksme. Mēs esam godīgi par to, kur šī sistēma strādā un kur nē. Tā ir ideāli piemērota valsts iestādēm, pašvaldībām un kapitāla sabiedrībām, kas veic standarta iepirkumus pēc publisko iepirkumu likuma un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma. Bet tā nav piemērota un nekad neizvietos cilvēku tajos brīžos, kad ir jāvērtē subjektīvi, mākslinieciski vai sarežģīti kolektīvie kritēriji. Tur lēmums un pilna juridiskā atbildība joprojām paliek iepirkumu komisijas rokās. Sistēma sagatavo juridiski precīzu pamatu un dokumentu melnrakstus, bet gala parakstu vienmēr liek cilvēks. Un ko tas nozīmē skaitļos? Tipiskai iestādē, kas gadā veic ap 24 iepirkumiem, šī pieeja ietaupa aptuveni 15,000 eiro gadā. Tas ir vairāk nekā 100 atbrīvotas darba dienas. Svarīgi, ka tas ir ietaupījums tikai darba spēka izmaksām,
reālais iegums ir vēl lielāks, jo sistēma novērš arī iepirkuma apturēšanas, pārsūdzības un atkārtotas iepirkumus. Slaidā ir QR kods, varat to noskanēt un aprēķināt ietaupījumus tieši savai iestādē uz tur izvietotu kalkulātoru. Ja arī jūs vēlaties atbrīvot sev komandu no stundām ilga mehāniskā darba, noguruma kļūdām un bailēm par pārsūdzībām, aicinu rīkoties. Slaidā redzat QR kodu un saiti uz pieteikuma anketu. Piesakies uz vietu, 1 no 5 bezmaksas case study jūsu iestādes nākamajam iepirkumam. Mēs kopā ar jums modelēsim jūsu procesu, sagatavosim sistēmu un praksē parādīsim, kā saspringto darbu pārvērst drošā un ātrā procesā. Skenējiet QR kodu, aizpildiet anketu un tiekamies. Paldies par uzmanību un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem.